Nu? Vēl pazāģējam. – 2016. gada. Kāds 10. maijs varētu būt. Nē, vēl nav māmiņdiena, būs rīt. Ralfs ritīgi jau nozāģējuši jau te. Viņam ir tikai 10 gadi. Pasies, nu tas ābeli kritīs. Pūlīt būs. Es pielūkšu tuvāk, cik jau viņš tālu ticis. Ralf viņu pazāģē, lai mēs redzam, cik tas tālu ticis. Pasies jau, viss jau pusē jau. Vairāk nekā pusē. Taču tas kritīs. Es ceru, ka tur neko nevar salauzt. Nu tas tā. Te jau viss ir. Jā. Es esmu gatava filmēt, kad tā ābeli kādzīsies. Nu jā, es visu te filmē jau. Lai man neuzkrīt virsū. Nu. Labāku perspektīvu. Skatāmies, jā. Pastamies, te jau viss jau ir iezaļēts. Visi darba rīki te ir, redziet, ka āmurs jau bija pielietots un cirvis bija pielietots. Vai ne, Ralf? Nepardīsies. Es neceru, kad gāsīsies teiks. Galvenais, ka pilnīgi viens pats neviens viņam nav palīdzējis. Ne es. Madara tur arī. Sēž čilo vienkārši. Vispār spēlē savu spēlību. Nu jā. Es nepalīdzēju, Madaras nepalīdzēja, neviens nepalīdzēja. Ralfiņš viens pats. Viņam spēlīt daudz svarīgāk. Vēl aizvien zāģējam. Galīgi maz palicis vēl. Tulpīts mummēja arī redzēt cilvēku. Reku viņas mājiņas. Kas neesot līmenī. Aiziet, Ralfiņa. Pasieties, kāda ābela redzēt. Jā. Man arī liekas, ka tas sprāks. Un radīja Dievs sievieti, iepūta viņā dzīvību un austiņā pakustēja. Vestram kārts zāģēja lēnām. Jā, Madars ar internetu. Jā? Man jau vajag to kopskatu, Ralfiņ. Man jau vajag to kopskatu, kad kritīs. Es gribu, lai krīt, ka tu... Labi, Ralf zāģē. Viņš nemokās, viņš zāģē. Tu tas būs, ak, Dievs, tas kritīs. Un atmiņa jau drīz nebūs. Ralfiņš nozaģēja ābeli. Nu ne, Ralf? Nu, boss, ne? Labi, kā nokrakšēja, viņš dzirdēja. Jau viss? Viss?